90. gadu vidū Cēsis bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā, kur tika uzsākts ūdens saimniecības attīstības projekts. Šāda iespēja toreiz radās pateicoties Ziemeļvalstu atbalstam. Toreiz cēsiniekiem palīdzēja Somijas, Norvēģijas un Dānijas valdības un uzņēmumi. Lai sakārtotu pilsētas ūdens saimniecību 1996. gadā, Cēsis ņēma kredītu. Aizvadītā gada decembrī ūdens saimniecības uzņēmums Vinda par toreiz īstenotajiem darbiem veica pēdējo kredīta maksājumu. Izmantojot Ziemeļvalstu pieredzi, mācoties no saviem kolēģiem ārzemēs, iesaistot Eiropas Savienības naudu un līdzfinansējumu, var veikt ļoti labas darbus un neiekulties nekādās nepatikšanās. Pateicoties Ziemeļvalstu atbalstam, Cēsīs jau 1997. gadā tika atklātas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, tomēr ar to darbs pie ūdens saimniecības sakārtošanas neapstājās. 2001. gadā visi cēsnieki sāk dzert tīru dzeramo ūdeni, un tā kā tie cēsnieki, kuriem jau tagad ir 9 un tūlīt pat būs 10 gadi, nemaz nezin, ko nozīmē netīrs ūdens. Tas ir galvenais iegūms, jo cilvēki vēlas tomēr saņemt labus pakalpojumus, vēlas saņemt labu ūdeni, tai pašā laikā nomainot arī ūdensvadu tīklus un rekonstruēt. Mēs esam ļoti samazinājuši ūdens noplūžu remontu laikus. Ja? Mēs spējam noslēgt mazas posmus, mēs varam ātri ar savu tehniku izremontēt, mēs varam atrast ūdensvadu noplūdes vietas. Tā kā visi šie ieguldījumi, ko līdz šim esam saņēmuši, ir ļoti svarīgi mums kā uzņēmumam, bet faktiski visu šo mūsu darba rezultātu saņem iedzīvotāji. Cēsu pilsētā ūdens saimniecības attīstība turpinās arī šodien, un ļoti būtisks atspaids projekta īstenošanā ir pieredze, kas gūta īstenojot Ziemeļvalstu atbalstītos projektus. Tiekoties klātienē ar speciālistiem no vides ministrijas, kā arī Ziemeļvalstu vides finansu korporācijas speciālistiem, izskanēja vērtējums, ka atbalsts Latvijas vides infrastruktūras attīstībai ir Ziemeļvalstu ieguldījums Baltijas jūras saglabāšanā. Pateicoties viņiem, mēs reāli uzsākām Latvijā attīrīs iekārtu būvniecību, atkritumu jautājumu risināšanu, un daudzas lietas, ko mēs esam reāli dzīvē ieviesuši, ir tieši pārņemta Ziemeļvalstu pieredze, kas ir tomēr, manuprāt, vistuvāk raksturīga Latvijai, un tas mums ļauj mūsu uzņēmumiem gan ūdens saimniecībā, gan atkritumu sektoros būt konkurētspējīgiem. Latvijā ir īstenot dažādi vides infrastruktūras projekti, kuru finansējums nāk no atšķirīgiem avotiem. Personīgi es 90. gadu vidū strādāju Pasaules bankā un palīdzēju Somijas un Norvēģijas valdībai kontaktēties ar Latviju. Visi īstenotie projekti ir noritējuši ļoti sekmīgi. Tie ir realizēti efektīvi, izmantojot līdzekļus, un to pienesums vides saglabāšanā ir ļoti augsts. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijā dažādos vides infrastruktūras attīstības projektos ieguldīts 1 miljards latu. 56% no šiem līdzekļiem ir dažādu ārvalstu ieguldījums un fondu nauda. Jāmin, ka īstenotie projekti ir ilgtermiņa ieguldījums vides infrastruktūras attīstībā un tie kalpos turpmākos 30 un pat 40 gadus.